Labdien! Es esmu Priekulas vidusskolas avīzes korespondente. Es atrodos pie skolas, kur notiek ļoti daudz briesmīgu un dīvainu lietu. Un šeit ir ļoti daudz baismu lietu. To runā visa skola un arī ārpus tās. Un kā redzam, šeit ir milzīgas pēdas ar rūsganiem spalvu kušķiem. Un uzreiz rodas jautājums, kam tās varētu piederēt? To mēs šodien pajautāsim Priekulas vidusskolas 5. klases skolēniem. Kā jūs domājat, kam šīs lielās pēdas varētu piederēt? Mēs domājam, ka tās snieg cilvēku pēdas. Jā, un viss tās, ka šeit notiek ļoti briesmīgas lietas, un visi baidās. Vai tā ir? Jā! Šeit notiek patiešām ļoti briesmīgas lietas, un šeit ir ļoti noslēpumaini trokšņi. Mums visiem ir ļoti bail, un pa mana balkona durvīm ierāpās cits planētietis. Tas ir viņš, spoks! Šeit patiešām notiek ļoti brīnumainas lietas, vai tā ir mistika, vai tam ir kāds izskaidrojums. To ir noskaidrojis Priekulas vidusskolas 5. klases skolēni. Un ja jūs to patiešām gribat izdzīvot un piedzīvot, lasiet! Māra Runguļa grāmata Sniega cilvēks!